Lielas ziepes sanāca, gandrīz lielas ziepes sanāca. Viens no mopēda braucējiem bija uzskavējies trasē, startā. Pārbrauca pāris trasēs, vai trasē pīnējai. Labi, viss labi teicies. Braucējums turpinās. Redziet arī augstā, Samsons visu filmē, drons ir pasēries lūk. Zilajās debesīs un filmē visu to, kas notiek no trasēm. Informācijā būs gan no zemes operatoriem, gan no gaisa. Un pirmajā aplī, starta aplī, Rojas otrajā vietā Toms Leikis, kas dod otro numuru Rainaram Sēdo. Trešā vietā ar 100 starta numuru. Un tagad aplis. Pirmais konkrētais aplis. Un pirmajā vietā ir Rojas Gredzens no Valkas Vanagiem ar 213 numuru. Otrajā vietā Toms Leikis. Ar 102. numuru no motokluba Arte un 3. vietā Regnārs Gabrānos ar 70. numuru, bet 4. vietā Raikis Rozenfēls ar 4. numuru, 5. vietā Aldes Marleja Igaunija. 131. numuru. Meiterīga ar 131. numuru, 5. vietā. 6. vietā Kāpes Kreisais Liesma ar 64. numuru. Jā, Matīs Kāro ļoti uzmanīgi vēro. Pozīciju atkal pāriet trases citā sektorā. Gaidām, kad atkal parādīsies 100. starta numurs un
Līderis ir Toms Leitis, tagad 102. numurs motocikls apte. Otrajā vietā Rojas Gredzens ar 213. numuru, un trešajā vietā Ragnārs Brānovs ar motociklu apte ar 70. numuru, un ceturtajā vietā Rauls Rozenfels Liesmā ar 4. un 5. vietā Dablis Kuruls. Liesmā 12. bet Aināram Kairo kvalifikācijas braucienā agrāk apja laika īpašniekām 8. vieta 100. numuram, 8. vieta pagaidām braucienā. Jālūk tāda situācija trasē, kā Ainārs Kairo 8. vietā. Jābrauc arī 4 minūtes aplis. Modonos aptēja līdera pozīcijā. Toms Leitis ar 102. numuru 1. vietā un Rojas Gredzens Valkas Vanagi 2. vietā ar 213. Vēl 3 minūtes plus 1 aplis līdz brauciena beigām. Toms Leitis līdera pozīcijās motocikls aptē ar 102. numuru, un 2. vietā Rojas Gredzens Valkas Vanagi ar 213. un 3. vietā Dablis Kuruls ar 12. numuru. Ainārs Kairo pacēlies uz 5. vietu. 5. numurs jau ir ieturējis 5. pozīciju, tikai tagad vēl izvadēju atbalstu trases malā, un 100. numurs ir jau savādākā ritmā, savādākā tempā trasē, un ir iespējams, ka
uzlabo savu situāciju trasē. Ainārs Staro ar 6. starta numuru. Nu jau 4. vietā ir Ainārs Staro ar 5. numuru. Kārtējais žesti no Matīs Staro dos papildus stimulu Teitim Aināram un liek Matīs skriet uz pastrienē uz nākamo trases posmu, kur gaida atkal parādāmies 100. numuru, lai uzmundrinātu tā Šīga par 3. vietu braucienā. Ainārs Staro pagaidām populārs 4. vietā ar 100. starta numuru. Tās pārlēsienu tramplīnā. Tātad kāds ar viens mokīti pamēģināt tik skaisti veikt, kā to izdarīja tagad Ainārs Staro ar 100. numuru. Toms Leitis līderis, 102. numurs, 2. vietā Rojs Redzers. Toms Leitis, 100. numuru, Numurs un 3. vietā Dagnis Kurulis ar 12. numuru. Kaut gan tūlīt mēs viņai ir arī Ainārs Staro ar 100. starta numuru 3 sekundžu attālumā. 3 sekundes pirms Aināru Staro no 3. vietas, kur atrodas Dagnis Kurulis ar mopēdistiem piedzīvo kritienu. 7. numurs piedzīvo kritienu, un tas mums ir Rolands Reinis. Braucienu. Jau 35 sekundes. Thank you.
brauciens ir. Šajā braucienā mopēdisti un tādā vietā mums ir Ainārs Kāro, 100. numuru un joprojām priekšā viņam ir Dārgais Skurulis ar 12. numuru. Dārgais Skurulis 12. numurs 2. vietā un 3. vietā. Viens autors paliek līdz brauciena beigām. 102. numuru un Dārgais Skurulis 2. vietā. Bet startība. Sekundes startībā. Ainārs Kāro 3. vietā un 2 sekundes startībā līdz 2. vietā. Kādam atlišanās par 2. 3. vietu. Dārgais Skurulis 12. numurs un Ainārs Kāro 100. numurs. Līdzitēji aiz uztraukuma gandrīz vai ēd zemi Auro par Aināru Kāro. Kurš tā ir Silzāna Grēdzena no Valkas Vanakadu. Silzāna turpina braucienu un gaidām tagad iznākumu ceļu. Fantastiskai cīņai mopēdu klasēs 100. numurs ir apsteidzis 12. numuru un brauc pretī 2. vietai. Braucienā uzvar Toms Lētis ar 102. numuru. Otrajā vietā finišē Ainārs Kāro ar 100. numuru un 3. vietā Dārgais Skurulis Liesma ar 12. numuru. Pēdējā aplī Ainārs Kāro noķēras 2.